Ko, sveiki! Atkal esam kārtējā copas reizē, un šoreiz tā būs gauja. Šobrīd ārā ir bišķi pāri 11. Tā, nesteidzīgi, atkal uz kaut kādām 7 stundiņām līdz vakaram paskatīsimies, ko mums Gaujas upe dos. Kāpēc šeit atbraucu? Tāpēc, ka vakardien veikalā ienāca vairāki cilvēki, kas dzīvo šeit ap Cārnikavu, un pastāstīja, ka ir tā diezgan interesanta upe ar lielo breksi. Lielo breksi mēs uzskatām par, mūsu Rīgas rajonam divnieki jau ir lielie brekši, smuki, un rekur arī ir cilvēks, kurš viens pateica, ka šeit varētu kaut ko meklēt, un varētu būt interesanti opīti, viņam šodien jau ir 3 gabali. Tādas kaut kādus līdz 700 gramu mēs neskaitīsim, tā kā šodien centīsimies noķert lielo jūrinieku. Skaistu zivi, kas cerams dos mums labas emocijas un būs interesanti. Šo ies pakļovka? Aha, gribu iest? Ot takot. Re, kur ir zivtiņas? Jau gaida mani. Andrejs ir tik laipns, ka viņš man iedos nomainīt viņu, viņš taisās uz darbiem tagad jau. Un es apsēdīšos viņa vietā. Redz, ka smuks video sākums, ne? Šodien maisīsim visus 3 super brekšu sastāvus. Lielais breksis, biskvīts, Pro Rivers. Maltos pulverī aizmirsu, tāpēc būs man tikai šie rupie, zaļie čipši obligāti un jau mums zināmais seedmix. Tur 7 veidu graudi. Un tos dosim iekšā. Un atcerieties, slepenais saldumiņš. Redzim, tāpat ir noplēstas uzlīmes nost. Es tūlītās parādīšu. Jā, šito te mēs atceramies. Šitas ir štēle, ārā vēl ir silts. Varbūt redzēt, kā noputēja. Tā kā viss tas būs super garšīgi. Aiziet, jauksim barībiņu. Pū! Бум! Un бум! 10 номер. Ага. Острые и засекаются на них. Tā, šo uz 3 kilogramiem. Trešdaļu buņģiņas, trešo daļu šīdā. Šie pēc tam. Ar šos liekam mercēties. Maiziet. Zaļos čipsus. Kādu flo. Nežēlos. Trešdaļu paciņu uz visiem 3 kilogramiem. Citreiz ļoti daudz, ka viņi barībā strādā. Esam pātro uzlikušies, ka man ir jauns galds, kurš neturās, ka ir pilns, jo krēsls pa vieglu. Jo šis galds ir bez kājām, redzat? Bet platformu viņš negāzīs riņķī, bet neturās tā, kā gribētos. Tātad programmā. Nezinu, laikam šīs dienas programmā. Motilīts puskilograms. Pastīties, kāds skaists no copa veikala. Tā. Puslitrs kastera, kurš ies iekšā ūdenī. Atcerieties, es jums stāstu, ka viņš ir jāliek ūdenī. Tad būs reku saujiņa pinku. Te ir visāds miksiņš no copēm palicies pāri. Rekur būs graudu miksi, kāda pusburku noteikti, kad iztērēšu puspaku visdrīzāk. Rekur ir ēsmai motelīts ūdenī. Ar šo es vienkārši ielikšu kārbiņā ar visu avīzīti, lai viņš tusējās. Un man ir ledus elementi, zem kārvas palikšu ledus elementi. Tāda būs šīs dienas programma. Protams, garšīgi barībiņi. Tā,
kasterīts, ja, kā es jums rādīju. Griežam vaļā. Viņam ir bišķi tāda smirdīga suliņa tur iekšā. Un ūdenī. Un ūdeni. Viņš jātur ūdenī, savādāk tās kūniņas šajā saulē. Ūdeni es nomainīšu kādas 3-4 reizītes, lai viņš tagad tā smirdīgā suliņa noskalojas nost. Un šitā te ņemam un liksim barībā. Un uz punktu viņš izbārstīsies smuki. Un zivtiņa lielais breksis viņu lasīs. Un ļoti laba ēsma uz āķa ir 1-2 kasteri un kādi 5 motiļi. Baiglabā ēsma tā ir. Andrejs dodas mājās. Pastīsimies, kas viņam no rīta pusītes sanāca. Kaut tur pārdās. Ir zivis. Смуки. Ну, показывай. Сюда. Давай. Вот в угол. Не-не-не, бери только первый ободок. И всех их подряд. О как. О как. Видите? Этот kāda smukas zivis mums te ir. Nu. Nu, šitās te mēģināsim arī mēs tagad notiek. Kudi osuri smuki. Nu. Вот так. Andrejs довольнейs рыбалкой. Tā kā mēs tagad arī centīsimies turpināt. Arī 12 īstenībā laiks jau nav labākais, bet tā ir gauja. Tās ir lielas zivis, viņām galvā sazin kas. Tagad rulējam. Tagad makšķerēsim mēs. Andrejs makšķerēja ap 50 metriem. Es uzmērīju uz mietiņiem, kā reiz ap 50 metri. Un cenšos saprast, vai tur uz grunts vispār kaut kāds izmaiņas ir vai nav. Nu, visur ir smilts, tā kā jūs apkārt redzat. Gandrīz ir jūras efekts un variants. Bet no ap tiem 50 noteikti, kad arī makšķerēsim. Es atradu tā kā, nu dziļuma nav vispār, dai boh metrs. Nu metrs noteikti, kad ir, jā. Un, jā. Es tā kā atradu tādu, kur tas marķers viņš nevelkās. Viņš tā kā bišķi iesprūda. Kāpēc es tur palikšu? Tāda varbūt tās 20 centimetrīga bedrīte, lai tā mana barība, jo straumīte tur ir, jo šeit vispār ir seklas kādi 20 metri. Un, nu jā, un kur ir arī bišķi tāda zālītes tajā vietā, tad tas nozīmē, ka es paiešu varbūt bišķi kādu metru tālāk. Tas nozīmē, ka tur ir, vai arī pat neiešu speciāli. Tas nozīmē, ka tur ir no straumes sakrājies viss tas, kas bija tikko uz auklas, sakrājies, ja? Tātad tas nozīmē, ka tur ir tāda mikro kantīte. Tur arī paliksim, atmērīsimies uz mietiņiem, cik tas ir, un sāksim makšķerēt. Es ceru, ka varēs redzēt. Tātad viss, kas mums ir nepieciešams, ir keramiskās bumbiņas, vai nu pie manas veiklā nopērkams, vai šitās es depo atradu. Un 0,8 fīdergumi. Tātad paņemam gabaliņu, paņemam keramisko bumbiņu, pērlīti bumbiņu da vienalga. Tā. Veram virsū viņu uz fīdergumijas, kur uzvērām, redzat, ja? Kaut kāds sačakarēts gals bija. Tieši kā reiz. Tātad ņemam apmēram šādu gabalu, kad 15 cm un sākam vērpt viņu. Redzat? Op, viņa palika tādā tā kā cilpiņā tā bumbiņa. Vērpjam. Šī tāda pīnīte. Redzat, pīnīte sāk veidoties. Mēs to pīnīti taisam, tā kā tā barotava mums bija pagara. Mēs viņu taisam no 10-12 cm šeit būs galu galā. Un mezgls, astoņnieks. Vai arī da jebkāds, es taisu astoņnieku. Redzat, astoņnieks sanāca, redzat? Es mitrinu nedaudz un stingri savelkam. Redzat, smuki viss savilkās. Tā, ko daram tālāk? Ņemam, redzat? Šeit fīdergumija turpinās, un te palika gabaliņš. Šito mēs nogriežam.
Fīdergumijas gabaliņa uz galda. Mēģinām nepiesārņot dabu. Šito nogriežam tā, lai, redzat, palika 2 mm, 3 varbūt. Tā, un kopējo fīdergumijas garumu mēs uztaisīsim pie 20 cm. Jo liels breksis, ja gadījumā viņš negribēs ņemt un būs baigi kūtrais, jo mums vajadzēs likt plānas paudiņas, pieņemsim 0,1. Brekšs te var arī trīnieks paņemt, lai ir riktīgi forša amortizācija. Un šī galā, reku redzat, kā sanāca? Keramiskā bumbiņa, pīnīte un tālāk ir mono daļā gumija. Šī galā mēs uzsienam arī mezglu, parastu mezglu. Savelkam. Nogriežam. Redzat? Nogriez arī smuki. Šitāds mezgliņš palika. Un šeit parādīšu, kā es pēc tam piesienu pavadiņu. Redzat, ja? Sanāca šāda rekord fīdergumija mums. Rekord. Un vienkārši izcila amortizācija. Šis strādā stingrāk, šis strādā maigāk. Vienkārši perfekti. Vienkārši perfekti. Kā mēs viņu sienam klāt pie makšķeraukus. Makšķerauku. Karabīnīt ar griezelīti. Vērām virsū. Uzvērām. Un keramiskā bumbiņai vērām cauri auklu. Reku redzat? Aha! Aha! Tā. Mēģinājums numur 2. Reku varam cauri auklu. Izvērām. Reku ar virsū palika. Un parastu mēs reku šādi sanāk. Un vienkārši tinam. Tinam. Nu es tinu ļoti daudz reizes, lai šeit pie pašas bumbiņas sanāktu ritīgs mezgls, tūt redzēsiet. Nu reku šitā. Izveram šeit cauri. Un tādi izveram atpakaļ. Atpakaļ tā izveidojušais cilpai atpakaļ. Mezgls saucās kliņš. Ierakstiet. Googlē kliņš. Samistrinam. Un reku viņš savilksies, redzu tā, čup. Tūlīt, sakārtosim. Tā, norē. Un redzat, kāds liels mezgls sanāca? Es ceru, ka ir redzams. Liels mezgls sanāca, uz kuras tad arī spiedīs tā karabīnīta un nevis uz auklas parastas, redziet, plāna forša aukliņa, bet reku spiedīs uz ritīgi stingru savērtu mezglu. Un lūk, parādīšu, viss ir gatavs. Nogriežam. Tur ir mūsu karabīne. Nekur ir karabīnīte. Uz karabīnes liekam barotavu. Lūdzu. Feeder sistēma perfekti. Perfekta. Maza, neredzama un ar elastību gatava. Liesim tūltās izmērīsim atpakaļ 48,5 metri. Reku. Mūsu vietiņi. Redzat, ja? Hop. Vispār nekādu problēmu. Uzvaram barotaviņu. Un iekopsēsim atpakaļ 48 metrus. Perfekti. Būsim atpakaļ punktā un nekādu bēdu. Kā kādreiz bērnībā norāvi un punkts pazuda. Tāpēc kādreiz bērnībā es vispār uz aci metu ar klipsi. Oi, bez klipša. Uz aci vienkārši un baigi precīzi uz bērnībā makšķerē. Nu, redzējāt. Viss. Apakaļ esmu precīzi punktā, kurā es biju. Un varu turpināt makšķerēt. GoPro, stop video. Liekam apakaļ iekšā motilīti. Un dosim virs. Kāda barībiņa, tāda forša vidēji lipīga. Var knapi iespiest un viss būs ideāli. Un aiziet.
Un mēs esam apakaļ ierindā. Nu, vispār no stresa. Kā es daru ar pavadiņām? Tā, viņš jāskārtā. Kā es darīšu ar pavadiņu? Tu tās paņemšu āķītis. Hopā, reku man jau ir. Āķītis. Uzlikšu no sākuma metru, tāpēc, ka stīši straumīti neliela. Un 10. flagmana allround āķi. Izcils āķis priekš baltajiem, motiļa. Kastarim varbūt tās ņemšu katanu 8, lai ir bišķi lielāks. Un iesāksim ar 15. Maver fluorkarbonu. Dziļums nav, breksis uzmanīgs, lai aukla būtu maksimāli neredzama. Es šoreiz lietošu fluorkarbonu. Tā jau es liktu 145. tekstrīmu. Bet tā, atkal. Kastrīts. Motilīts. Drusku graudu miksi. Aiziet. Nu, nāk piespiežam. Un viss skaisti turās iekšā un nokrīt precīzi uz grunts. Jā, ideāli. Tikši. Jā, dziļums knapi metrs, knapi metri, bet nu copes būs, ja būs tas lielais breksis, ja tādu jaudu ņems ārpus. Ticiet man, tā jauda copei būs. Tāpēc arī es lieku 0,15, nevis 0,13. Nav jau nekas resms. Varbūt nonāksim arī līdz 1,50 m pavadiņai. Bet šobrīd pagaidām uzliksim šitā. Nā, piesējām āķīti. Un metrs ir man tieši šeit pie krūts, re, kur izstieptā rokā. Pie krūts ir metrs, 1,10 m. Galā sienām parasta cilpiņa. Nu, tik tālu jau noteikti ir skaidrs visiem. Tūlīt tinam ārā. Atkal uzlādējam kasterīti, grieztos graudiņus un moteļa šķipsniņu. Ai, cik forši, beidzot forši. Vienīgi tas telefons briesmīgi zvana. Bet, nu, esmu jūsu kalps, tāds man darbiņš. Vienkārši tā briesmīgi gribās makšķerēt, un tas telefons citreiz uzbudina nervus. Tā. Parasts mezgls. Kā piesiet šeit augu? Kā? Kur? Skatamies. Cilpa. Pavadiņas cilpa. Šo pavadiņu pašu uztaisam cilpiņu tā kā un izvaram šeit. Pieturam. Uz šī mezgliņa uzliekam virsū. Un rekord, redzat, sažņaudzās viss. Čiks. No. Redzat, sažņaudzās. Un piestiepjam pie mezgliņa. Viss ir gatavs un nekur nekas nepaliek. Sā, perfekti. Žņauks tāds sanāca. Tā. Kā mums ir jāmakšķerē tagad? Es iemetu 4 barotavas tās lielās ar barībiņu, tā kā uzbarošanas punktam. Šeit ir diezgan daudz asaris šobrīd ienākuši no jūras. Tepat laivu gandrīz vai uz točkas bija cilvēki nostājušies, bišķi jau, nu, kaņešanu. Nu, neteikšu, ka tas bija korekti. Bet tagad pabrauc tālāk, paldies Dievam, neņem vairs. Maška brekšā atnāca izbiedēja. Tā. 7 kaut kādas moteļas uzlikām un vienu balto. Šitā dēsu. Startēsim ar šādu dēsu. Ko mēs darīsim? Mēs reizi minūtē apmēram pusstundu. Reizi minūtē pārmetīsim, maksimums pusotrā.
un skatīsimies, ko ziltiņa mums teiks. Vai viņa grib vairāk barībiņu, vai mazāk barībiņu. Nu, un skatīsimies, kas notiks pēc tās pusstundas. Nu, ko? Sākas gaidīšanas svētki. Mums vēl ir slieka. To mēs varētu lēnām sākt griezt. Jau ir cope. Jau ir cope jau bija, bet kad tik tās nav mailes, jo pa dienu varētu čakarēt prātu mailes. Tas varētu būt. Copīti jau kaut kāda bija. Opā, reko ir copīt, kaut kas tur mums jau ņem. Pirmais metiens, laikam, ka pirmā zivs, bet varētu būt, jā, tā ir maile, tas ir sūdīgi, bet tas būs super indikators. Super indikators, ja atnāks asari vai brekši. Bomba. Tas bija pretīgākais, kas varēja notikt pirmajā metienā. Labi, kā mēs mēģināsim no viņas izbeigt? Mēģināsim izbeigt kādiem 7 baltajiem uz āķa. Tātad liela esma. Septiņi baltie, aktīva barošana, tā, lai pienāk breksis un aizbiedē tās mailes. Variantu citu nav. Nu, ir vēl variants beigt copi, bet mēs viņu tikai tikko sākām. Un es iespējams, ka motelīti, man žēl tā moteļa ar tām mailēm. Es nezinu, vai es to moteli došu tūlītās. Moteli varētu sākt dot, ka mailes pazudīs. Tā ir vēl viena niansīte. Un perfekt, 50 metri, aizlidot atpakaļ. Tā. Labi. Nu jā, akalai maile. Tas baigs stulbi. Bet kā jau teicu, kad viņa pazudīs, tad noteikti, ka visdrīzāk uzreiz būs vai nu asars vai breksis. Dosim tad tai mailei tos graudus, lai kaut kas vismaz tur uz grunts ir. Kopā vēl ar barību. Un kaut kas var sagaidīt to breksi. Norēdzat. Tos 5, 7 vai 8 es pat uzkabināju. Mailīte uzsita startā un viss. Jo viņai pa lielu tā esmē. Un cerams, ka to maiļa nav briesmīgi daudz. Jo ja viņš būs briesmīgi daudz, tad tāda maiļa barošana nedaudz sanāks. Bet nu, lielais breksis te ir. Jāgaida, kad viņš pienāks. Tagad turpinām strādāt. Uzlikām tos 7 baltos, 3 reizes uztirināja. Un tas bija arī viss. Mailītei tāds riktīgs kumosi pa lielu. Pamēģināšu turpināt dot moteli, bet vēl arī sākšu griezt nedaudz slieciņu. Jo mailei slieka īpaši nepatīk, breksiem patīk. Ņemsim mūsu sasisto spaini. Tā vajag trāpīt labais, ne? Ka pa galvu neieblieza. Es šogad pavasarī dabūju pa galvu ar barotavu. Nebija baigi forši. Ar 80 gramiem. Nu, šitā, hop, un pat šitien te, tajos graudos ieliku, jo es griezīšu viņus rupi tās sliekas. Šādi rupi. Hop, 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 hop. Tā, lai tāda rupi gabali. Liela zivs. Liels kumos. Nu, re. Šitā. Kopā ar graudiņiem un likšu propkās. Nu, šitās te ņāms. Divnieks garām pēc šo. Neņem. Bet kā jau teicu, jāturpina.
Mest, barot, taisīt punktus, lai tās zivs pienāk. Subdēļi pabrauca garām, laivas pabrauca, reku, tur stāv laiva, tā zivs ir jāpiemāna. Dziļums nekāds, nevis jāpiemāna, bet jāpiesauc. Nu jāpiemāna jau var skait, nu redz, vispār neaiztiek. Bet tas varētu būt signāls, kad ir pieskrējis breksis un viņš to maila padzina. Tāpēc uzliksim atkal motili. Pamanījāt, ka es te visu laiku šaudos šurpu, turpu un tam līdzīgi. Nu, tas ir jādara. Nu, šaudos tādā ziņā ar ēsmām es biju domājis, ja? Lieku to jau, cik es te 5 metienus es uztaisījis vai 4, ja? Un jau daudz dažādas ēsmas es esmu samainījis. Nu, nedaudz, bet es tagad cenšos meklēt, cenšos saprast, nu, tā kā, kas jau notiek man uz tā punkta, jau no pirmajiem metieniem. Ai, skaisti motilīši ar 2 baltiem. Un aiziet, 50 metri stāv. Smuki šādi skatījās. Aiziet, nu kā lidotā makšķi. 50 metri vienkārši vieglajā. Un jau nogrima, redzējāt, momentāli. Motili nerausta vairs. Mailīte. Tas nozīmē, kad ir rajonā breksis ir, bet viņš var neņemt. Viņš vienkārši var neņemt. Labi, cenšamies tālāk. Kaut kas iespējams, ka neliels, bet ir. Jā. Pirmā zivtiņa normālā. 40 minūtes bija jāpaiet. Ir. Aha, vajadzētu būt breksīti. Un jau mailes pazuda, es makšķirēju visu laiku ar kukurūzu un balto. Kas tas ir? Moš asars. Ir jau var asars. Es taču teicu, ka būs uz to motilu asaru, bet pastieties kāds asars. Tie spinningotāji. Tie spinningotāji var man apskaust. Es neredzēju viņiem, ka viņiem būtu šāds asarīts. Redzat, kāds smukiņš. Foršs asars. Skaists asarīts. Jūras ašķukiņš. Ja? Vismaz nav mailes. Bet ir asari, jā. Un to izdarīja motilīts. Tā, kur jābūt ekstraktoram. Ekstraktors, centīsimies. Smuki, tas intīns netek. Man garšo jūras asari. Forši. Brekšu pagaidām nav. Es te mēģinu visu kaut ko likt uz āķi. Bija vien brīdi tas pašā startā tās mailes, bet viņas pazuda. Nu, visdrīzāk, ka tas varētu būt tas asaru nopelns. Bet, nu, ķersim asarus. 2 kilo brekšanu asariem nebaidās. Makšķerējām jau tikai 40 minūtes. Tāpēc nekas traks. Bet vēl vien tāda niansīta bija. Bija motilis ar sarkanajiem baltajiem. Nevis baltajiem, bet sarkanajiem baltajiem. Šitādi. Redzat, šitādiem. Varbūt tā bija štele, jo gaujā ļoti liela pieredze man ir gan sacensībās, gan ne. Gaujā patīk sarkanie baltie breksi. Arī asarim. Vēl starp citu es nomainīju, jau varbūt pamanījāt, pavadu uz kaut kur, nu, 1,30 m. Jo ķērās tās mailes, man tur bija 10. allroundiņš, es uzliku 8. to katanas āķi, ko es jums rādīju, vai nerādīju, bet rekur, jā. 8. šo, lai varētu likt kukurūzu uz āķi, jo uz kukurūzu tā maile neņēma. Uz kukurūzu mums citā laba cope bija, bet garām tā kā. Nu, nezinu, kas tas bija, un tas bija uz to 10. allroundi.
Tātad, ko es gribu pateikt? Vajag likt piemērotu āķi piemērotai ēsmai. Tātad visam jābūt sabalansētam. Ja ļoti liela āķis, ļoti liela ēsma, ja tur 4 sliekas, nu nederēs maziņš āķīts. Vajag normāli ņipru āķīti, ja. Šī gadījumā arī es uzliku kukurūzu ar 3 baltajiem, un tad tās mailes man neņēma. Bet tad es pēc kaut kādām 20 minūtēm izdomāju uzlikt to motilīti, pārbaudīt, kas tur darās uz tā punktu, jo tos mailes pirms tam, kā uzlikt motilu, tā bija uzreizām maila klāt. Vēl interesanti, baltos neaiztika. Baltos tā maila neaiztika. Nu, jebkurā gadījumā, kaut kāda sopīta atkal bija, bet tā izskatījās, ka bija tomēr maila atkal, ja. Varbūt tur 1 asars, 3 asari pienāca, tur kaut kas sabijās, bet jebkurā gadījumā to maiļu miljons nav. Ar viņu cīnīties ir iespējams, ja, tātad liekot kukurūzu ar baltajiem un lielam breksim. Nu, mēs tā kukurūzu dodam iekšā, lielam breksim viņa patīk tā kukurūza. Kāpēc? Lai viņi nelikt uz āķi. Un gaujai tīpaši kukurūza patīk. Tā kā viena no labām ēsmām, lieliskām ēsmām ir kukurūza. Ja? Un vēl jau ārā ritīgi karsts. Es tagad vispār labi, ka man ir šitāds te krekls, jo saule tā cepina pakausi pilnīgi ārprāts. Es vēl tādā tā kā kalna lejiņā, vējš vispār netiek klāt. Redzat, vējš no krasta, kudu smuka zivs nospēlēja, redzējāt. Un būtu ritīgi karsta šis krekls, kas ir pret saules krekls, ja? Ķermenim vispār man ir forši, jo es tā kā aiz krēsla ēnā, bet nu galvu pakaus cepina tā, ka pilnīgi, nu tā, pa pusē vēmiens nāk. Nu, gandrīz vai. Labi, ka ir kapucīs. Tā kā, nu, mēģināt vienmēr domāt, kas notiek uz tā punkta, pārbaudīt, kā es jums teicu, ar to motilīti iemet, pārbaudi. Ja ir sīkā zivtiņa, atkal pārējām uz lielu ēsmu, ja? Ja sīkā zivtiņas nav, turpinam ar tādām viltīgām, garšīgām ēsmiņām, maziņām motilītes, baltie pinciņi, ja? Kasterīts un tādas lietas, ja? Tā kā, redzat, tur kaut kas uzkustinājis, pat nevilkšu ārā, jo viennozīmīgi visdrīzāk, kad maila nesēž virsū tā kā ar ēsmu, visi kārtībā ar tiem motiļiem. Es šis 40 minūtes tā diezgan aktīvi strādāju, nu tagad es tā līdz 2 minūtēm to pauzīti uztaisu, tā kā bišķi ilgāku, ja? Lai tos mailes tik daudz nepievilinās. Bet, nu, pagaidām lielās zivis nav, bet sakarā to, ka maiļu apkārt nav, visdrīzāk lielās zivis kaut kur te tusējās, varbūt viņas vienkārši izslēgušās, viņām no rīta bija tā kā brokastis, tāpēc viņas ķērās Andrejam. Tagad vienkārši viņas jābaro, jāvilina pie sevis, nu un cerams, ka viņas ieslēgsies. Ir. Es teicu, ka uz punktu kaut kas tā kā notika. Tagad uzliku 5 baltos ar sliekām. Nā, reku vilciens brauc. Varētu būt neliels breksīts. Bet ir. Tagad apavada strādā. Jā, mazais pļantaks ir. Jā, tas copīts foršas tāds līga un tur tais traumē baigi labi. Nā, kas tur ir? Nē, tas ir asars atkal. Yes. Ai, kā lāns kājas saka. Nā, te, ka ir. Perch fishing on feeder. Super. Nu, pastieties, kāda asara, kāda jūras asara. Super asara, super. Un mums jau ir 3. asarīts, pasieties, kā smuki lūpiņā. Bet nu kāda asari skaisti. Mums jau ir vakariņas saķerts pa stundiņu. Tā ir foršā gaujiņa. Viņi visi kaut ko mēdz iedot. Kāda zivtiņa ir? Uz kukurūza 3 baltajiem. Jau būs labs, ja tas būs asars uz kukurūza. Jā, ir jau arī asaris. Nu, noteikti, ka mailes kukurūza nosita. Uz fīderi smuka asari ķerās. Pastieties. Nu, te vajag nekādu spinningu. Paša. Breksīts pagaidām. Breksītiem laikam no rīta bija tāds ēdiens kaut kāds. Ēdienreize. Un pagaidām breksīts klusē. Es jau pamēģināju baltos, iegriezt visu kaut ko. Un treku šitā te. Baltie kukurūziņi, 8. katana. Aiziet. Neko. Ir jāmēģina, jācenšas. Vēl jau ir vakara posms tāds. Tā kā pirms tumsiņas.
Tas arī parasti interesants. Nu, otrkārt, iespējams, viņi nav baigi daudz te to zivi, nu, jo sekls ir. Viņi ir jāpievilina, jāpiesien, jāpiemāna. Bet, nu, 4 smuki paninieki asari, perfekti. Ja vēl kāds pāris divīši brekši, ideāli pēcpusdienas vakar copīte būs. Tā kā turpinām cītīgi strādāt. Tā arī turpina dot kasterīti ar motili. Tas motilis tā kā pievilina breksi, kurš vēl nāk, bet reāli viņš ir nolicis to asari un vismaz asarīši ķerās ik pa brīdim. Forši. Vismaz tā. Nav gluži neinteresanti, un otrkārt tas asaris neļauj tai mailai pienākt. Tātad, ja? Tā maila nenorīja barību, jo tur stāv asaris, un viņš viņu biedē. Super. Tagad mēģināsim ar to kukurūziņu pamakšķerēt, un kā jau pirms tam teicu, ja sajutīšu, ka vajag uzlikt atkal cārpiņu, tā kā pārbaudīt arī kā kaut kas rausta, ja? Visdrīzāk, ka tūlīt noplēsīs kukurūzu un uz balto kaut kas uzsēdīsies. Nu, tā fīča pagaidām. Un tā gauja ir šeit. Baigie miljonu bari pēdējos gadus nav ienākuši, bet savs kaut kāds 10 kilogramus, es domāju, ka līdz vakaram salsīsim. Nu, ja paveiksies. Ja tas breksīs tomēr pienāks, jo, nu, 2-3 smuki, tādu 1,5 plus brekši, tas jau ir baigi feini. Jā, kaut kas nenāk. Pagājušreiz bija ļoti laba cope, bet pat tukšva. Kaut kas ir šo, tagad arī bija rītīgi labi. Jā, varētu būt breks. Nu, beidzot, uz 3 stundiņas bija vajadzīgas, lai viņš pienāktu. Nāk arī, jā, kaut kas sudrabains nāk. Un arī viss apklusa, točka pilnīgi apklusa, pilnīgi. Nē, izstāst, ka vispār ritīgi labs asars. Jūtu, ka tomēr labs asars laikam. Baigi mūk prom, vai arī nē? Nē, baltā zivs, baltā. Mošu vimba. Baigi tirinājās jau. Ir arī vimba. Jā. Vimba. Iesākam sezonu. Iesākam vimbu sezonu. Re, kur viņa ir. Vestieties kāda smuka tikko no jūras. Oi, resna. Skaista vimbiņa, redzat? Ar to arī forši ir tā gauja, ka tur zivu dažādība ir. Nu, super vimbiņa, ne? Jā, ļoti forši. Apā. Šitā nedaram, nesmuki. Jā, super. Stabils mērs, viennozīmīgi. Laižam iekšā uzglabājumā, lai pagaida gala fotosesija. Jā, mailis apklusa un momentāli kaut kas parādījās. Kā jau teicu, iepriekš arī bija ļoti laba copa, bet garām. Pilnīgi zivtiņas palicās. Un tagad arī bija ļoti laba copa, bet viss bija virsū. Tā, pa pusē neinteresanti, bet nezaudējam cerības uz lielo breksi. Uz vakar pusīti nedaudz aktīvāk kļūst zivtiņi. Iļie pēc bimbas какой-то. Не, опинē. Смотри, зайка, да. Нормальный окуняра. На. Asarīšas fīderi. Smuki. Sestā stunda laikam kopš es makšķerēju. To pateikšu. 6:45 šobrīd ir. 5 stundas 45 minūtes es makšķerēju. Un beidzot ir pienākušas baltās zivis. Jā, tā kā to iepriekšējā stundu. Reku copa atkal ir. Jap, laba copa. Aha, ir. Un vienkārši pēkšņi. Nu, nevis pēkšņi, bet visas dienas garumā tā arī likās, ka tās baltās zivis ir kaut kur ne šeit. Kaut kur citur viņas ir. Jā, ir. Un jau es esmu noķers kaut 4 vai 5 breksēnus.
Tā vimbiņa bija laikam pirmā zīme, un opā, šis kaut kas labāks izskatās. Un vienkārši zivis, daba viņām, nu, kāds labāks, daba viņām pateica, opā, re, kur ir? Daba pateica, ka nāk vakars, un jāsāks vakara copītei. Nu, un re, kur ir tāds pirmais plākstīts. Nespārdies. Jā, un knapi, edzēt un nopliec. 2 skodi man bijusi mazāk āķīti, un viņi norāvās, jo viņš tā knapi tai straumītē paņēma. Šobrīd strādā izcili čupa motilis. Ne šobrīd, bet visu dienas garumā. Motilis kaut kādi ap 10 gabali uz āķa. Un slieka 2., 3. numuru slieciņa pa vidu. Vienkārši uzspraust. Redzat, motilis? Kur ir slieciņa? Un rekurš slieciņa pa vidu. Šitā te esmu strādā. Un visu, un redzējāt, gribējis ar jums aprunāties. Un uzreizām bija copi. Jā. Šodien ir tas gadījums, kad šī copa bija jāsagaida, jāizgaida. Un visu laiku šīs 5 stundas iepriekšējās bija jāstrādā. Cītīgi jāstrādā, lai tās zivs jāsagaida moments, kad viņas sakustās. Un tagad es domāju, kad līdz pašai tumsiņai varētu būt laba copa. Jo tagad copa vienkārši, 20 sekundes ir galā, tāpēc, ka zivs ir nostājusies. Tas saucās tās, kas straumē. Mēs tur sataisījām punktu, viņa nostājās un tagad ritīgi ir rīj. Viņai daba iedeva signālu, jād. Viņš ļoti interesants, nesaprot gaujā, no kurienes viņš atnāca. Vai nu viņš stāvēja un daba vai arī plēsēji pa dienu bija aktīvāki un nedeva iespēju pienākt pie tā punkta. Man tas ir vienmēr bijis jautājums. Kur gaujā šitajā mazajā dziļumā, teiksim, šajā rajonā bedres nekādas baigās nav. Tur aiz tilta kaut kāda bedrīte ir, tur 2 kapekā metri knapi. To tur cilvēki sēž, viņiem neķerās tās zivis. Ja? Tā, tas nozīmē, ka ir tās dienas, kad ir tādi tā kā momenti, kad dabas, kad vienkārši ir kaut kāds tas dienas ritms, zivī ritms, ja, jo no rīta redzējāt, Andrejam bija tīri foršs loms, lielie brekši arī bija. Vilciens nāk, copēt sāk. Bija lielie brekši, un es atnācu, un ar to brīdi, un ar to brīdi ar tiem kaut kādiem 12 dienām, vispār pilnīgs izrubons, ja. Tas ir tādas dienas, kad ir vienkārši signāls, neņemam, tās zivs noteikti, kas stāv, neko nedara, bet tagad viņai, man ir tik garšīgs un labs punkts uztaisīts, ka viņai nav variantu, ja? Ne toši tā nav variantu, bet vienkārši tā daba ir iedavusi viņai tā kā signālu, kad viņa vai nu drīkst uzēst, vai nu aiziet starts, tūlītās būs nakts, jāiet sirot un tam līdzīgi. Tā kā šodien notika tās, un to es arī Andrejam, ka viņš bija atbraucis atkal uz stundiņu, to skaidroju, kad pa dienu bija tikai asari un vispār nevienas baltās zivs, nevienas. Tagad man jau bijuši kaut kāds 10 copes, kaut kāds 8 vai 7 zivs baltās, jau es izvilsu breksīši, vimbiņu un tam līdzīgi. Tā kā, tā tas ir, tāds notiek, tas ir jāizgaida, bet kas pa labu copi bija? Ai. Kamēr mēs jums runājam, redzējāt, cik pagāja minūtīte vai ko. Bija ļoti laba copa, jā. Lūk, un tad zivtiņa ir nostājusies, jā, un tas moments ir jāizgaida. Jāsaprot, ka tā zivs tā kā, tajā rajonā ir. Jātic tam, ko jūs darat. Nedrīkst sačakarēt, tad pieņemsim stundu kaut ko vienu, otru, sāc tur ķiplokus liet klāt vai kaut kāds tāds brīnums, jā. Nedrīkst neko sačakarēt, jādara viss ir labi, garšīgi, pareizi, un mēdz arī būt tāds dienas, kad notiek šādi, ja? Pēkšņi vienkārši vienā momentā pazuda mailis, uz vakara pusi pazuda mailis, tomēr vēl tur kaut kas nav, visu esmu nočakarējuši. Pazuda mailis un vienkārši sāka ķerties, šobrīd tādi breksēni, ja, kā es jums parādīju.
Nu, un skatīsimies. Cerams, kad arī pienāks tomēr uz vakaru kāds kukainis arī, jo viņi sakustējušies. Puskilograms motilīši ir izbarots. Breksis lielais, nu, vēl viņam ir pusstundiņi, bet viņš pagaidām negrib viesoties pie mums. Motilīts izdarīja savu darbiņu, pievilināja skaistus asarus. Man liekas, ka man ir kaut kādi 11, nu mazi 11, kaut kādi 11, 12 gabali ļoti smuki cepam asari, kuru visdrīzāk arī brauks mājās. Nu, noteikti, kad 3-4 es paņemšu. Un arī smuka vimbiņa. Jā, nu, pagaidām arī tie mazie breksēni pieklusa tā kā. Viņi tāds vilnīts bija, kaut kāds 40 minūtes paķērās, bet vienkārši, nu, gandrīz uz metienu redzējāt. Iemet copi, jā. Un tagad atkal ir klusumiņš. Nu, vēl pasēdēsim kādu pusstundiņu līdz tādai kaut kādai mikro krēslai, un tad fiksi taisīsimies mājās. Nu, jebkurā gadījumā es kaut kādus, nu, nezinu, man kaut kādi 5-6 kg ar zivīm vajadzētu būt. Es tā domāju viennozīmīgi. Nu, tas tāds foršs pēcpusdienas čiliņš man būs izdevies. Jā, labi, lielie brekši nebija, bet, nu, cik cilvēku makšķerēja, vat visi, kas bija pēc tiem 12, 11, neviens neko vispār nav noķēris, ja tur kaut kāds mazos perdeļus. Tā kā, kaut kā apmēram tā, tiemžēl neizdevās apčakarēt, pagaidām neizdevās, vēl jau viņiem ir kāds brītiņš. Neizdevās apčakarēt ar visiem tiem knifiņiem, gardumiem un tam līdzīgi, bet, nu, es domāju, ka tas ir daļ tā, ka diezgan arī braukā laivas. Te vispār vēl viens opis ar mazdēlu vienkārši točkā iemet ankoru, tas bija vispār bomba. Nu, tas tāds gaujas prieļests, kā saka, ja. Tāda burvība, gaujas burvība, tas, kad rekur atkal laiva nesās, ja, un tas īstenībā diezgan besīgi. Tāpēc varētu būt, kad šobrīd, tā kā zivi nav ļoti daudz, viņa diezgan pamaz īstenībā, nu, to lielo normālo, uz ko mēs sēdējām. Daļ tā, ka nav dziļuma, tās laivas visas biedē to visu pasākumu. Nu jā, reku, šis arī mauks garām. Un pa nakti tās zivtiņas savācās, pa nakti visdrīzāk viņš tāds paliek drošāks un tāds āgrs rīta posms, vai nakts posms ir noteikti tas, kad viņa ēd, barojās un pa dienu slēpjās kaut kur, ja? Tā kā, nu, visdrīzāk tā tas uz doto brīdi. Tā, nu, viennozīmīgi, viss mums bija pareizi, viss mums bija labi, profesionāli, garšīgi. Nu, diemžēl tas lielais neuzsēdās, visdrīzāk neuzsēdās. Tā kā apmēram šodien sopa ir tāda, bet, kā jau es tev teicu, kā jau es jums teicu, nu jā, rekur ir laiva do virsū, jā, nu te kaut kā 20 metri no točkas, dziļums ir metrs, nu viss visdrīzāk ir izbiedēts, ja arī kaut kas tur bija. Kā es jums teicu, asarus, kurus es zināju un arī varbūt pat gribēju paķert. Mēs paķērām smuks, liels asarus uz fīderīti, ja. Nu, skaista vimbiņa bija, pāris ļoti labas copas. Nu, tāda izskatījās šīs dienas pēcpusdienas copīti gaujā. Vēl 20 līdz 40 minūtēm pasēdēsim, un tad jau fiks lasīsimies mājās, jo Jānis mans ir kā 300 metri, un diez vai es ar vienu reizi aiznesīšu. Atnesu šajien bija ritīgi piekusts un slapšs. Nu, tagad tā. Nu, vēl iedosim iespēju tam breksim. Un ko, laikam vairāk nemocīsimies. Gauja teica, ka man lielais nebūs, viņa no rīta ļāva paskatīties, kā Andrejam ir smuki brekši, bet man, diemžēl, neiedeva. Visdrīzāk, kad rīt no rīta šeit ļoti labi ķersies, jo viņš pa nakti tā kā visdrīzāk būs sastājies. Un varētu būt, ka no rīta būs actions. Tā, skatieties, redzējāt, cik man bija pilns spainis. Tagad palikās diezgan knapi. Tā es cītīgi pastrādāju. Laikam jau, ka paskatīsimies, kas man te ir sanācis noķert šodien. Kamēr vēl tur stāv iekšā tā makšķera. Un pēdējais čēns mums ir. Skatīsimies, ko te es te sadarīju. Ar tur copē kā reizi, ja? Jā, kaut kas tur tirināja. Sīkie kārtēji. Visdrīzāk.
Aha. Pēcpusdienas asaru asortī, redzat? Asarīši, breksīši. Nā jau tik slikti. Vimbiņa smuka. Normāls čupa ziktiņā. Vēl pavisam nedaudz pasēdēšu. Varbūt tomēr kāds ierobī. Kāds 3 metienus vēl uztaisīšu. Pazortēšu asarīšus, kurus gribu paņemt mājās. Nu, apmēram tā bija. Tā kā gaujā zivis ir, redzējāt. Ir kaut kāds režīms tai upei. Nu, šobrīd es teiktu, tā būtu jābrauc no rīta līdz pusdienām. Ja, pa nakti ļoti iespējams, kad arī vēl ķertos. Ja, jo arī starp citu nāk iekšā upē laši, un viņi arī pa dienu baida tās zivis, ja, jo viņš ir tās rītīgi kabans, un viņam pabērē gis, ja, un viņam neviens nestāv ceļā. Tā kā kārtējo reizi. Pirmo reizi šogad es esmu gaujā makšķerē. Nu, vai es esmu apmierināts? Uz 6-7 stundīs forši pavadīts varēja būt, protams, ka interesantāk, bet nu, tie asarīši iedeva tādu bišķiņu draiviņu. Protams, gribējās kādu, 2 lielus brekšus būtu ļoti apmierināts, ja. Tā kā, tā, jebkurā gadījumā braucam copēt vienmēr un visur. Copēt ir forši. Ja patīk tas, ko es daru, tas, ko es jums rādu, piesekojiet, spiediet laiku, lai viss iet plašumā, un man ir vēl lielāks prieks rādīt jums un darīt jums. Tā kā tiksimies nākošajos copas piedzīvojumos.